Labdien! Šodien mēs strādāsim ar rokām, ar plaukstām, ar pirkstiem, kā arī ar mūsu prāta kognitīvajām spējām. Vingrinājumi rokām, plaukstām palīdz ar asinsriti, palīdz arī spēcināt plaukstu locītavas, pirkstu locītavās, saglabāt fleksibilitāti. Un šodienas vingrinājums ir gan prāta vingrinājums, gan roka vingrinājums. Pirmām kārtām mēs sēžam ar atslābušiem pleciem, rokas ir atslābinātas, un šeit vingrosim tātad ar rokām, plaukstām, izvērstām, ar pirkstiem uz āru. Vienu plaukstu uz leju pavēršam un vienu plaukstu dūrītē savalkam un samainam. Un stiepjam tātad vienai rokai pirkstus pilnībā izvērstus uz āru, otra tikmēr dūrītē stiprā savalkās. Vēl 3 reizes izpildām šo vingrinājumu. Tad samainam rokas un turpinam ar šo pašu vingrinājumu. Vēl 3 reizes pārīšos izpildam šo vingrinājumu. Nesteidzīgi savā tempā. Un tagad sāksim rokas rotēt un mainīt kustību. Un tad samainām. Šis tad ir mūsu prāta un roka vingrinājums. Mierīgi, nesteidzīgi savā tempā pildāt šo vingrinājumu. Ja jūtat diskomfortu plaukstās vai pirkstos vai rokās, protams, samaziniet kustības amplitūdu, ātrumu un lēnītēm arī pildat šo vingrinājumu. Ja jums ir bijušas traumas pirkstos vai rokās vai plaukstās, arī ļoti saudzīgi pildat, lai neizraisītu nekādas sāpes ar vingrinājumiem, lai vingrinājumi būtu baudāmi. Lai jums veselas rokas, priecīgas rokas, plaukstas un liels smaids uz sejas. Lai jums jauka diena!